pats pirmais video ar šo GoPro mazais. 24. gada GoPro Hero. Nu redzēs, kā būs, ko rādīs, kāds būs vējš. Laižam! Ko, izkrīt kafiju kūliņā? Tev skatīsies, kas te sanāca. Čau! Nu, šitas jau ir uz iPhone, čau. Filmēts. Tā. Pirmie iespēja domas par GoPro. Ieslēgt, izslēgt ir ok, ērti. Pie ķiveres turās labi, vēju neķer, galvu nepurina, tur viss ir labi. Maz mīnusiņš, man esošajā ķiverē diezgan grūti dzirdēt pīkstuli, kad ieslēdzās vai izslēdzās viņš. Tālāk par bildi. Ar bildi plus mīnus normāli diezgan patumšs. Regulēšanas iespējas ir baigi maz. Tik cik caur apu un arī nekas īpašs. Filmē viņš horizontāli. Lai būtu vertikālais video, tad viņš jāgriež uz sānos, viņam stiprinājumu nav. Tā kā, 24. gadā vertikāliem video bija jābūt opcijai. Diemžēl tas tur nav, jāgroza kamera. Man bija cerība, ka viņš filmēs 4:3 aspektu malām. Un tad jā, tad nogriež bišķīt sāniņus un ir ok. Bet nē, ir 16:9. Tā kā jāgriež kamera, tātad vajag kaut kādu keidžu taisīt vai pirkt keidžu gaidīt, kad uzražos, nav. Pār attēlu kvalitāti filmē viņš 4K 30 kadros, tajā pat laikā eksporta
te caur aplikāciju man neizdevās tajā kvalitātē. Viņš maksimumu, ko piedāvāja, bija 1080 un uz 25 kadriem. Tā kā tur arī ir jautājumi, kāpēc tā. Bitrate pamainīt var. Var zemāk uz 720p viņu izeksportēt arī ok. Nākamais, tas, kas man vienmēr GoPro ir nepaticis ļoti, tas ir savienojamība ar telefonu. Vakar, tad, kad bija setups jātaisa kamerai, ļoti ātri viss aizgāja. Es pat biju pārsteigts, ka priekš GoPro ir tik jēdzīgi. Un tad ir šodien, kad vajag bildi dabūt telefonā. Wi-Fi lēns, konektējās lēni, kā līdz šim. Neko citu ar telefonu darīt nevar, kamēr viņš tur lejuplādē to attēlu. Lejuplādē lēni. Te es domāju, ka būs lēni, tāpēc, ka viņš tā kā varētu vienlaicīgi arī stabilizēt to attēlu, jo kamerā iekšā viņš nestabilizējās tikai jau telefona aplikācijā. Kā izrādās, arī nevis viņš ielādē, un tad, kad tu viņu grib skatīties, tad viņš vēl diezgan ilgi to attēlu stabilizē. Ok, fails paliels, 16 pār minūtes bija nofilmēts, bet, jā. Un, lai viņu editētu, es nolēmu, ka es to negribu darīt GoPro aplikācijā, jo, viņa ir šitī. Tad, jāsaglabā telefonā. Atkal ļoti lēni tas notika. Tur burtiski tas 16 minūtes viņš uz katru darbību. Viņam aizgāja kaut kas ap 4 minūtēm. Tad rēķini, principā, tur gandrīz 15 minūtes vienkārši tu gaidi kaut ko. Baigi lēni. Kaut kā tā, not impressed.